Ik rītu ceļu uz savu darba vietu Rīgas siltumā mēro Jānis. To, ka viņš ir mērķtiecīgs nevien darbā, bet arī personīgajā dzīvē, apliecina fakts, ka būdams precēts vīrs, jau vairāk kā gadu neatskatās uz garām ejošajām meitenēm. Pēc darba patīkamāk, protams, būtu doties uz trenažieru zāli, taču viņš izvēlējies lekcijas Tehniskajā universitātē. Uzņēmums, kurā Jānis strādā, ir galvenais siltuma pārvadītājs un sadalītājs Rīgā, un tā vēsture aizsākusies krietni pirms nosaukuma Rīgas siltums apstiprināšanas. Pirmās siltumtrases projektēšanas darbus Rīgā uzsāka 1952. gadā, un pēc 6 gadiem par tās pirmajiem lietotājiem kļuva savulaik slavenās rūpnīcas VEF un vagonbūves rūpnīca. Gadu vēlāk siltumtrasi pagarināja līdz Matīs ielai un izbūvēja ražošanas bāzi Cēsu ielā, kur šobrīd atrodas uzņēmuma galvenā ēka. Tajā laikā siltumtrases kopgarums bija 2,3 km, salīdzinot ar 651 km šobrīd. Rīgas siltums 12 dienas luzuma. Jāņa darbs ir uzklausīt klientu telefona zvanus, ja gadījušies kādi bojājumi apkures vai siltā ūdens piegādes sistēmās, konsultēt par dažādiem neskaidriem jautājumiem, pakalpojumu cenām vai reizēm vienkārši nomierināt sanervozējušos klientu. Tā, tur ir siltumaiņas skalošana, tur šodien jūs pēc 4:00 atpakaļ pieslēgs. Par svarīgāko darba dzīvē šobrīd viņš uzskata pieredzes uzkrāšanu un savu prasmju apliecināšanu, jo nešaubās, ka izvēlējies pareizo ceļu.